Vietējie ražotāji apgalvo, ka mūsu piens ir pats kvalitatīvākais, un tas ir ekoloģiski tīrs. Piens – tas ir pirmais katra cilvēka produkts. Tajā ir viss, kas nepieciešams bērna attīstībai. No tā izgatavo visdažādākos produktus, bez kuriem nav iedomājams pilnvērtīgs uztura daudzums. Lazdonas piensaimnieks ir viens no Latvijas vadošajiem piena un piena produktu ražošanas uzņēmumiem. Uzņēmuma darbiniekiem tiešām ir ar ko lepoties. Mēs ražojam 11 veidu dažādus pienus, sviestu, kausēto sviestu, ko var izmantot gan, tas ir gīsviests, ko izmantot cepšanai un kosmētikai. Tad ražojam biezpienus, fasētus, nefasētus, sieriņus divu veidu, sieriņus ar rozīnēm un ar šokolādes čipsiem, brokastu biezpienu ražojam. Tad ir no skāpiena produktiem ir kefīrs, paniņas, kas paliek no sviestu, kuļot sviestu paliek un sapildam, tālāk sapasējam pārdošanai. Tad ir raženka no skāpiena produktiem. Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku rūpējas par to, lai saglabātu jaunību un paildzinātu dzīvi. Veselīga dzīvesveida pamats ir racionāls un pilnvērtīgs uzturs. Mēs esam tas, ko mēs ēdam, ir sacījuši mūsu senči, un viņiem ir bijusi taisnība. Lazdonas piensaimnieka produkcija ir ekoloģiski tīra un veselīga. Cenas mums ir konkurētspējīgas. Tirgu tā, ka var droši pirkt, un produkcija ir, var teikt, gandrīz ekoloģiski tīra viņa ir. Izstādē Rīga Food 2011 uzņēmums Lazdonas piensaimnieks tika apbalvots ar zelta medaļu kā pats atbildīgākais uzņēmums apkārtējās vides jautājumos un sudraba medaļu par sadarbību svarīgos sabiedriskos jautājumos. Un viņi negrasās apstāties pie sasniegtā.